Sveiciens Latvijas-dienā! Novembris ir iesācies ar rudenim ļoti raksturīgiem laikapstākļiem, un enerģijas vairumtirgus Eiropā to arī atspoguļo ar cenu pakāpieniem. Pagājušajā nedēļā gan naftai, gan oglei, gan dabasgāzei cenu palēciens. Naftas tirgu kopvērtējumā vēl joprojām saglabājas vājš pieprasījums. Tomēr tādi lēmumi, kā OPEC dalībvalstis nepalielinās pašlaik ieguvi, tātad piedāvājumu pusi ierobežojot. Tam blakus stāv augsts naftas ieguva ASV, bet savukārt naftas cenas pieaugumam visvairāk sekmēja tieši ASV procentu likmes samazinājumi un dolāra kursa spēks pret citām pasaules valūtām. Oglei un dabasgāzei pieprasījums pieaug. Šobrīd prognozē ārgaisa temperatūra Eiropai līdz 2 grādiem zem normas. Atšķirībā no oktobra, kad Eiropai bija pat vairākus grādus virs normas ārgaisa temperatūra. Un tā kā ir vēss un pieprasījums kāpj, tad līdz ar to arī ogles cena ir pakāpusies līdz $120 par tonu, savukārt dabasgāzei par nākamā mēneša piegādēm finanšu tirgū cena pakāpjās līdz €42 par megavatstundu. Abiem resursiem Eiropā krājumi ir augstā līmenī un imports ir stabils, bet kāpjot pieprasījumam, pakāpjās arī cena. Un kvota, sekojot līdzi fosīlo resursu izstrādes pieaugumam, pieaug arī emisijas dzēšanas saistības, un kvotas cena pakāpjās līdz €68 par tonu. Ir arī tāda piezīme, ka šajā nedēļā kvotai izsoļu apjomi Eiropā būs zemāki, tātad piedāvājuma puse arī ir zemāka, tas arī sekmē cenas kāpumu. Elektroenerģijas tirgu šobrīd tāds būtiskāks lēciens gan Ziemeļvalstīm, gan Baltijai. Ziemeļvalsts cena no pagājušās nedēļas €11 par megavatstundu paceļās līdz 32, tātad te ir trīskāršs kāpums Ziemeļvalstīm. Cena Baltijā no pagājušās nedēļas €54–55 par megavatstundu līmeņa pakāpjās līdz €111 par megavatstundu vidēji. Ziemeļvalstu apgabaliem pieprasījums nav būtiski mainījies, Baltijai gan kļūstot vēsākam un tumšākam, ir pieaudzis pieprasījums par 3%. Tas, kas droši vien ietekmēja piedāvājumu pusi, ir būtiski mazāka vēja izstrāde un, kā jau dabiski sagaidāms, saule izstrāde turpina samazinājumu. Kopējais pasaules energoresursu cenu pakāpiens un arī šobrīd aktuālais cenu līmenis ir licis nedaudz paaugstināt arī nākamā gada bāzes kontraktu vērtības elektroenerģijai. Ziemeļvalstu apgabaliem cenas no 40 līdz 50 eiro par megavatstundu robežās, Vācijai nedaudz virs 90 eiro par megavatstundu un Polijai 2025. gadā šobrīd vērtējums pie 100 eiro par megavatstundu. Paldies par jūsu uzmanību un tiksimies nākamnedēļ!